Nu, sveikiņ, kā vakar bija solījis, parādīšu, kā izveidot ļoti viegli rokturas Ļeņingrads borim. Nu, visiem padomju boriem, kuriem rokturas stiprinās ar šitai divām uzmetinātām šeivītēm. Jo pie manis, ja bori nāk, tad kas tik tur nav darīt? Te izāģētas nost, kaut kas meķināts, kaut kāds gultnis līdz, kaut kas, nu visādi mistrojumi. Tātad jāieliek divas mums ručkas. Kas ir nepieciešams? Mums nepieciešams ir PVA caurule, parastā, ar diametru. Diametrs ir 25. 25. Un melā caurule 3/2. Viņas man stāvējušas augstumā, tagad bišķi vajadzētu uzsildīt, iztaisnot. Tātad es jau savlaicīgi esmu nogriezis augšējai daļai PVA caurulīti un pārgriezu šādu uz pusēm. Apmēram pusotra centimetra garumā tas nāks te. Šitai galā liksim nesagriezt vienu. Man kaut kur ir nesagriezties arī. Tātad viens gals, otrs gals, otrs gals. Tūlīt apstrādāšu viņus un sākšu likt kopā. Pēc esafleks griežu, tāpēc ir tāda uzķepuma. Smuka nazīt, notīram nost tos visus tos nelīdzenums. Šitien tā. Viens. Tā kā es esmu sagriezis visus, man jānogriež vesels, kas nav pārdalīts uz pusēm trubiņu. Tā ir PVA truba, izturība ir laba. Tātad sāksim ar to, ka uzlikšu vidējo kloķi. Tātad mums ir šie lūk, viens, lūk, otrs. Lūk, PVA caurule priekš vidējā, savādāk nevar uzvilkt virsū. PVA caurule jāgriež šitā uz pusēm. Labi, es drusciņi iztaisnošu viņu. Silti ielikšu karstā ūdenī, lai viņi man iztaisnojās, jo nezolīt būtu tāda līka, roku tur uzlikt virsū. Tūlīt iztaisnošu. Un tad atkal jums parādīšu. Ar vidējo rokturīti. Es jau ar feni tādu iztaisnoju to caurulītes gabaliņu, ko es tikko teicu. Un tagad sākam likt kopā. Tam vēl mums būs nepieciešams viens gabals termoplastika, ar ko izolē vārdus. Tātad mums jānogriež, viņš ir no šī gala, lai mums iznāk drusku pāri un no šī gala. Tātad griežam nost. Tātad nogriežam nost šo termoplastiku. Tagad mums viņu vajadzētu uzmaukt virsū uz bora. Tā kā mēs šo daļu liksim pēdējo, tad mēs darām tā. Uzmaucam virsū, tik tālu. Un tad liekam kopā. Lūk viena daļa. Lūk otra daļa. Tā. Uzreiz ieļojam. Rītīgi eļojam, lai ilgam laikam pietiek bieza eļļa.
Tā mums nekur nepaliks. Tātad liekam 1, 2, 3, 4, 5 un 6. Tātad mēs esam visu savienojuši. Liekam melo caurules. Lūk, rokturs ir gatavs. Tagad mums vajag uzvilkt termoplastiku. Tad mēs termoplastiku velkam šādu virsū. Ir, kamēr dabūna to pašu galvu virsū, tās bišķiņ čakas. Velkam virsū un velkam viņu pāris, tā kā mēs nogriezām viņu no katras puses pa centimetru garāku. Tā arī pārvelkam pāri. Lūk, vienā pusē, jo mums kas ir? Mums tādu vajadzētu, mums jānoslēdz tā daļa. Šeit kaut kas nokrīt. Viens, lūk, otrs. Jānoslēdz tā daļa, kur apvaltīsies apkārt, un lai mums neizkrīt ārā šie īņķēni, kas ir vidū. Tālāk ņem fenu, vai karstu ūdeni ar fenu. Un sākam visu šidā smuki. Velkas. Vajadzētu patentēt šito, ne? Velkam. Viņi no abām pusēm mums aizvelkās ciet, un tās, kas buksītas sagrieztas uz pusēm, tās nekur nepaliek. Tās paliek iekšā. Un viss. Ņemot vērā, ka tur ir smāģis, ojojoj. Atstāsim vēl, visu pieveltiesim vēl galiņu. Tā, viss vēl. Lūk. Atdzisīs. Tad, kad atdzisīs viss, tad smuki mēs ar nazīti nogriezīsim šodien tās austiņas, kas ir uz augšu. Mums te būs caurums gan, kur eļļas ieliet, šķidrāks, visu ko. Lūk, mela, skaista ručka. Cik tas aizņem laiku? Taisam otru. Tātad. Otrai mums vienu ripu vajadzētu atstāt veselu, tā, kas ir šitie augšā. To mēs varam droši ielikt. Tātad atkal notīram nost no tām skaidām visiem tiem sūdiem, kas te mums no griešanas procesā parādās. Lūk. Notīrim. Kāpēc es lieku vidū? Es lieku vidū tāpēc, lai būtu lielāks arī atbalsts, jo tās oriģinālās ručkas, tās jau pilnīgi jaunas ručkas, skatos, kad es viņu attaisīju vaļā, viņas jau izdiruši. Un cilvēks vienu sezonu bijis copē. Šādu uztaisīt ručku jums kalpos ilgāk nekā tas bors. Know-how. Tātad atkal ņemam smāķi, treknu smāķi liekam. Tādus, lai mums vairs ilgi nebūtu te. Gar viņu jāvazājas. Liekam iekšā. Šeit ir metinājuma vieta, bet tas netraucē, jo viņš saspiežās un viņš iet pa to virs un viņi tādi baigi pateicīgā, jo plasmas ir nedilst. Šī tieši PVA caurulīt. Tātad notīram šito galu. Smāķi. Trēkni sasmēri, trēkni. Liekam viņu te.
nākošais, ko noturiem, liekam te. Lūk te. Šitas mums vēl ir līks. To mēs tūlītās fenu uzsildīsim. Nu, mājā var darīt tas sievai, paņemt fenu, šitas ir ugrētiskais fens, jo tas man vajadzīgs priekš darba. Vēl višķi jāsilt, vēl drusku. Jo viņš jau pats veidojās taisnis, jo pēc būtības viņam ir viņa forma, pamatforma ir taisnis, bet vienkārši viņš transportēšanas ruļos, ka ir sadzīts, tad viņš jau deformējās. Nu, un lūk, uzsildot drusciņu, mums viņš paliek smuks taisnis. Pa pirmo. Galvas apstrādājam, jo šitām augšējām mēs negriežam uz pusēm, ja mēs viņu varam uzvilkt kā patās. Tātad es aiziešu tūlīt pakaļ vēl vienam PVA rītīsim. Nu, lūk, saveidoju galvu. Jo to es negriežu. Iedosim karstumu. Reka. Viss. Lūk, gala ručku mēs bišķiņ pasteidzos. Es bišķi norāvu pagaru. Vajag, lai šī gumija galīgi sacietē. Tātad, cik viegli viņu visu var sārstēt. Nogriež galu nost. Vairs es neriskēšu, tāpēc, ka es vēl biju nenocietējis gumiju un es jau izrāvu ārā šito buksīti. Viņi vēl tāds no siltu viņi mīks. Jā, šī jau pilnīgi atdzisus, tā kā kauls palicis. Raud, cik grib nevar izraut. Tātad, tas viss mums aizņem 15-20 minūtes. Vēlreiz nosildīsim, lai būtu droši. Šīs buksītes nekur vairs ārā neizrausies. Nu, ja jums liela vēlēšanās, varat izšķitēt te ar mazo skrūvīti, ar izlaist vēl cauri, kas satur šīs bukses te galā. Nu, tam, kam nav kam ir grūtības dabūt termoplastu, viņš katrā veikalā, iekšā saimniecības veikalā. Tad jūs paņemat šai ručkai noteikti varat izlaist šitā 2 skrūvītes cauri, kas satur abas tās bukses, kas te iekšā
Šeit gan vajadzētu, jo vai izolentu, vai kaut kādu citu, vai ne, nu, savilkt to roku tur kopā. Tāpēc, ka tās visas oriģinālās ručkas tāpat viss ar izolenti novilkt. Tā kā lūk, cik pagāja laiks, vai ne, un kad boris ir gatavs ar smukām 2 ručkām. Un cik tas maksā? Praktiski te, ja tā ritīgi parēķina elektrību, un mans darbs maksā vairāk nekā izējumateriāli. PVA caurulu, man liekas, šitā bija 77 centīmi metrā, un tā otra bija lats 70 laikam, ja nemaldos metrā. Jums no metra iznāks sev kaimiņam un vēl. Nu, viss tā kā solīja. Bišķi vēlāk ielikšu tā kā tās ručkas taistiem firmas boriem. Arī ļoti. Viss tas pats tikai iekšā savādāk, serdenīts.